ir tādas baisās pasakas, kurās svētie vai tā patie dievmāte izdara ļaunas lietas. Kāpēc tas notiek un kas zem tā visa slēpjas? Piemēram, ir vairāki sižeti. Piemēram, ir tāds sižets, ka daudz bērnu ģimenē tēvam piedzima bērns kārtējais, 12., 7., 8. Nav būtiski. Un tēvs, nezinādams kā pabarot visus bērnus, viņš to meitenīti aiznes uz mežu. Atstāja mežā un tur viņu paņem dievmāte Marija, izaudzina un meitenītei viņa saka, tad, kad meitenīte izaug, dievmāte saka, tu vari staigāt pa baznīcu, tikai never tur tās vienas durtiņas, ja, kā vienmēr ir kaut kāds aizliegums. Un meitene, protams, viņa ieskatās tanī altārī, viņa nepaklausa dievmāti un ierauga kaut kādu noslēpumu. Noslēpums tur bija, vienā no pasakām dievmāte Marija dzemdē. Viņa pamanā dievmāti dzemdībās. Un, kad dievmāte pēc tam jautā, vai tu esi skatījusies altārī, meitene samelo, viņa saka, nē, es neko tur nebiju gājis, neko nebiju skatījusies, neko neredzēju. Un par šiem meliem, protams, meitenes tiek sodīts. Vēlāk, kad meitene izaug, viņa apprecās un dzemdē savus bērnus. Ja? Un katru reizi, kad viņa dzemdē savus bērnus, dievmāte Marija atgriežas pie viņas un uzdod vienu to pašu jautājumu. Vai tu esi tur nogrēkojusies? Un meitene joprojām neatzīst. Un tad, protams, dievmāte Marija paņem bērnus, vispirms norauj kāju, iebāž meitenei mutē, un tad atnāk tās meitenes vīrs un visi pārējie, ak Dievs, tu esi apēdusi savu bērnu. Otrajā reizē, kad viņa dzemdē, vīrs viņai piedod, otrajā reizē, kad viņa dzemdē, norauj roku, kāju, roku, pēc tam galvu, un dievmāte Marija katru reizi iebāž meitenei ķermeņa daļu, bērna ķermeņa daļu viņai mutē, ja, tai meitenei mutē. Un pārējie tad brīnās, ak Dievs, arī šo bērnu ir apēdusi. Vīrs piedod otro reizi, trešajā reizē jau tur, notiek tas, kas notiek. Un sanāk tā, ka kāpēc vispār ir tādi baisi stāsti? Kāpēc tie svētie tēli izdara tādas ļaunas lietas? Pirmām kārtām, dievmāte Marija, viņa soda meiteni, viņa norauj zīdainim roku, pēc tam kāju, pēc tam galvu, un ieliek tai mātei mutē. Teksts šokē. Tādu variantu ir daudz visādu. Un tomēr aiz šīs te nežēlības slēpjas kaut kas vairāk. Ja? Daudz dziļāki slāņi nekā vienkārši tas baisais notikums. Ja, un tautas pasakās dievmāte, kas mums jāņem vērā, kas mums jāzina, jāatcerās. Dievmāte nav tas kanoniskais tēls, kuru mēs esam pieraduši uztvert, ja, par kuru mēs uzskatām to Svēto Mariju. Nav tas baznīcas kanoniskais tēls. Tas ir sens un arhaisks lielās pirmātes tēls vai lielās mātes tēls. Lielās mātes arhetips, tā būs pareizāk. Tas ir spēks. Tas nav cilvēks. Tas ir spēks, kas vienlaikus gan dod dzīvību, gan to atņem. Saprotiet? Kas vienlaikus gan sargā, gan soda, vienlaikus dziedina un vienlaikus arī pārbauda.
senais cilvēks, viņš pasauli uztvēra citādi nekā mēs šodien. Ja, un pasakās, nebija tādu brīnumu, pasakas, nebija tādas mīļas, un tie nebija tādi mīļi stāstiņi bērniem. Tās bija simboliskas zināšanas par dzīvi. Tās bija zināšanas par likteni, par patiesību, par nāvi, par vispār cilvēka dvēseli. Un šajos sižetos mēs atgriežamies pie tāda motīva, kur tiek parādīti meli, tiek stāstīts par meliem. Ja? Tu redzēji patiesību, bet tu nevēlies to atzīt. Tu nevēlies pateikt patiesību, tu atsakies. Meitene ieskatās altārī svētā, aizliegtā telpā. Viņa ierauga noslēpumu, bet pēc tam viņa noliec to, ko ir redzējusi. Un šie te meli kļūst par viņas traģēdiju. Ja, tie meli kļūst par traģēdijas sākumu. Un senajā domāšanā bija tā, ja tu noliec patiesību, tad tu zaudē saikni ar pasauli, tu zaudē saikni ar Dievu, tu zaudē saikni ar savu dvēseli. Un tāpēc pasakās, sods, bieži vien ir tāds nežēlīgs. Ja? Es varētu to uz to skatīt kā uz karmu, kā uz karmas likumu. Ja? Un karma nav ne ļauna, ne laba, tā ir taisnīga. Ko sēsi, to pļausi. Vai ne? Un arī bērni šī gadījumā arī simboliski nozīmē nevis fiziskus tēlus, nevis fiziskus cilvēkus. Ja? Tie nav tikai bērni burtiskā nozīmē. Pasakās, bērni vispār simbolizē cilvēka radīto, kaut ko radīto. Un tas bērns var būt arī kāda vēseles auglis. Tā ir nākotne. Bērni ir arī nākotne. Bērni arī var simbolizēt cilvēka dzīves spēku, cilvēka dzīves turpinājumu. Un kad cilvēks dzīvo noliegumā, viņš noliedz dzīvi, viņš zaudē savu dzīvi, viņš zaudē attiecības, viņš zaudē spēju mīlēt, viņš zaudē spēju radīt, just, vispār dzīvot pilnvērtīgi. Ļoti interesanti tas, ka šādi sižeti ir sastopami daudzās kultūrās. Protams, mēs varam skatīt dažādus motīvus, un visi viņi būs lielākoties par vienu to pašu. Ja, un, ja mēs paskatīsimies vēl atpakaļ, tad ir grieķu mīts par laika dievu Kronus, kurš aprī savus bērnus. Mēs varam redzēt arī večiņu Jagu, kura it kā gribot apēst bērnus, bet patiesībā viņa vēlās izcept krāsnī, bet patiesībā tur arī cita nozīme apakšā tam visam ir. Ja? Un tā kā aprijošās mātes tēli ir sastopami pasakās. Ja? Un tas simbolizē arhetipu, kur dzīvība un nāve iet roku rokās. Viss ir blakus. Ja? Radīšana un iznīcināšana ir vienas pasaules daļas. Ja? Tāpēc šī pasaka nav par ļaunu dievmāti. Dievmāte nav ļauna.
Te ir stāsts par cilvēku, kurš redzēja taisnību, bet to nevēlējās atzīt. Turpināja melot, ja neatzina patiesību. Un pasaka parāda mums to, ka dažreiz meli maksā ļoti dārgi. Ja, tas stāsts par to, cik dārgi dažreiz maksā atteikšanās paskatīties patiesībai acīs.